Šī filma ir par drosmi, par uzdrīkstēšanos, noticēt tam, ka mēs varam būt paši. Vai es šodien kā Artūrs varētu piecelties, paņemt savus draugus, 3, 4, un teikt, vai ejam, vai es nenobītos? Šī versija par 11. novembri, kura dzīvos savu dzīvi. Ja šodienas cilvēkiem izdodas kaut mazliet sajust, ka šī brīvība nav uzdāvināta, bet tas ir mantojums, par ko ir bijis jāmaksā, un tas ir ļoti daudz. Šo notikumu lielākā nozīme nav militāras operācijas veiksme. Šo notikumu nozīme ir tautas apvienošanā par vienotu veselumu, par vienotu dūri, par to, ka šis Bermonta uzbrukums apvienoja atšķirīgos, dažādi domājošos un teica, ja gribēsiet savu brīvību, jums būs jācīnās kopā. Man nepatīk šī sajūta, ka es aizbraucu uz ārzemēm, man prasa, no kādas valsts tu esi. Latvija, nezinu. Latvietis, varbūt lietuvietis. Tas ir traks sajūts. Un es zinu vienīgo veidu, kā tikai pārvarēt var šo Latvijas robežu. Tikai vienu veidu – stāstīt savus stāstus 2 stundu formātā, ko cilvēks noskatīt, tas ir filmas formātā, citām tautām. Izdarīt tā, lai to rādītu televīzijas kinoteātri. Producentiem ir 2 bailes parasti. Vistrakākās bailes, kādas vien var būt. Un, tā teikt, ja būtu tāda producenta rokasgrāmata, būtu uzrakstīts 2 lietas, par ko nedrīkst filmēt nekad. Vēsturisks filmas un filmas par karu. Un tieši to mēs arī izdarījām. Tur ir Daugava, šeit ir tilts, tur pāri ir Vecrīga, šeit ir Pārdaugava, tur atrodās dzelztilts ar sliedēm, un tur mums atrodās Krastmala. Jā, forši. Mums ar Neilu labi gāja. Jāsaka tomēr, ka tas ir 5 gadu interesants, bet grūts darbs. Tas apjoms bija mega liels. Mēs ar Neilu pat skaitījām. Principā mēs esam izturējuši kaut kādas 11 profesijas kā mākslinieki. Mēs esam inženieri nekas, mēs visu to darījām plikā pļavā. Bet pagaid. Gan no vēsturniekiem, gan no arhīviem, piemēram, dabījām visādas kartas plānus, kur pat bija parādīts, kur tur pilsēta bija bumbas kritušas tajā vietā. Tas nams ir saglabājies, tas nav, ja? Bet skaidrs, ka priekš kino mēs vienkārši paņemam tādu vienu gabaliņu, ko mēs tā ļoti rūpīgi izanalizējam un izstrādājam. Protams, arī sakompresējām, pašmaucām, ja? Bet kino ir kino, un tur var savādāk bišķiņ. Bet tā, mēs centāmies ļoti autentiski. Ne galva, ne malas. Ты там видишь, да? Да, вот инструкции. Но если отсюда все равно, тогда с другой стороны можно отсюда. Ага, такой как... Да. Praktiski tukšā pļavā, kurai blakus ir māju komplekss Paliekas. Mēs centāmies radīt to vidi filmēšanai 19. gadsimta sākuma Rīgu. Mums tā pieeja bija diezgan līdzīga abiem, varētu teikt, diezgan
pedantiska, jo tiešām gribējās iespējami precīzi censties vismaz tās sajūtas, kas mums radās, skatoties vecās fotogrāfijas un vecās kaut kādas kronika kadrus, restaurēt, lai tas tiešām būtu vismaz tas, kā mēs to laiku sajūtam. Skaidrs, ka te mašīnas nebrauc, bet gājēja ceļš tad var būt. Jums vajag, vai to tev vajag tad pateikt? Katru rītu, piemēram, ierodoties tajā būvniecības laukumā, es sasveicinājos, aprunājos, katru dienu es tur ierados, saķēru galvu, līdz pēcpazienai taisīju kļūdu labojumu. Tad atkal likās, ka viss ok, izstāstīja nākošdienai un tā katru dienu. Ja? Jo, protams, ka negāja viss tā kā pa diedziņu, bet lielos vilcienos vienkārši, ja nebūtu šo visu cilvēku atdevu un entuziasms, tad to nevarētu reāli Latvijas apstākļos uzcept augšā. Nu šitie, jā, tas ir. Nu, tev vienkārši šitas jāšķir, un tas jāpiešķir klāt. Un tas vienkārši jāuztais. Es esmu no tiem māksliniekiem, kas šādās situācijās, ja man ir vēsturiska filma, ja, es tomēr ļoti gribu pieturēties pie tās vēsturiskās patiesības, pie tās īstenības, lai tai filmai dod to auru, jo to tā laika gaisotni. Ja. Un tāpēc es ļoti strikti skatījos uz visu. Un vislielākais prieks ir tas, ka man nav kauns skatīties. Ir kādreiz tā, kad tu skaties un tad tev, lai šis ātrāk tas paiet garām, tas kadrs, vai ne, man tas, kaut kas tur kaut kāda lāža ir, ja? Nē, bet man tiešām nav kauns skatīties, ko es esmu izdarījis šajā filmā. Tā, kam ir bikses pa garu vēl šitam? Filmēšanā man ir liela pieredze. Es strādāju pie Rīgas filmām arī padomu laikā, ja? Un savā laikā es domāju tā, ka varētu uzfilmēt tādu filmu par latviešu strēlniekiem, ja? Tādu patriotisku, kaut ko tādu pacelājošu tādu. Un tagad beidzot ir pienācis laiks, ka es to varu izdarīt. Kā Pirmā pasaules karā staigā auti uz sieti un šitā apakšā šņorzāba? Iecelt sev veikmāns. Latviešus mēs varējām apģērbt kaut kā, ja? Jo viņiem varēja būt kājās gan krievu zābaki, gan vācu zābaki, gan vācu ķiveres, gan franču ķiveres. Arī civilā žakete mugurā. Ja? Viņi piesprauda savus sarkanos karodziņus pie apkaklītes, uzlika kokardīti, un viņi bija mūsu karavīri. Ar vācu armiju bija savādāk, viņiem bija jābūt ļoti precīziem. Vācu armijai nevarēja uzvilkt kērzas zābakus. Ja? Mēs šovām pilnīgi perfektas uniformas. Protams, mēs šovām no tādiem materiāliem, kas ir, varbūt nav tik izturīgi, un mēs šovām priekš vienas filmas, ja? Bet viņi bija uz ekrāna perfekti. Ogur palīdzas saķelēt pēc. Kājām ekvārdamies. Tas ir tas pats briesmīgākais, kas var būt, ka visi kliedz, ka visi izskatās pa smuku, pa skaistu, pa tīru. Un tam mums bija vesela brigāda, man bija, kas bērza, smērēja, burzīja, slapināja, es nezinu, ko vēl. Labi, bet jauns viņš nav vairs. Siksna un visas uzkabes pie Lauras dzeltenējā kurciņam.
Moments, ka likās, ka jāmet viss pie malas, man likās tas, ka nāca tie milzīgi daudzi autobusi ar armiju. 400 cilvēki. Un viņi kāpj ārā no te autobusiem, kāpj. Man liekas tāds sajūta, ka nekad viņi nebeigsies, ja? Un visi viņi ir jāapģērbi. Pagaid, es tūlīt 44. atradīšu. Zini, nav 44, pamēģini 43. Šitā pārāk tīra cepurīt, ejam ārā. Ejam ārā pie meitenēm cepuris paņemam netīrās. Un es faktiski nekad mūžā neticēju, ka kaut ko tādu vispār var izdarīt. Neticēju pēc tam, kad jau bija izdarīts. Tas apmēram tā, jo, piemēram, kaut vai jūs redzētu to zaldātu, vācu zaldātus, ja? Tad katram no tiem vācu zaldātiem bija šūti zābaki. Un man pirmo reizi rādīja, kā tad viņi šūti, ja? Kā viņi kombinēti. Katram zaldātam ķiveri, viņi ir atlieti no plasmasas, ja? Kā tā ķiveri vispār uztaisīta ir, ja bordeņi kādi izskatās. Man tas bija kaut kas tāds super, mašīnas. Tad mēs ar Nēlu vienkārši skatījām daudz bildes. Mums par nelaimi tajā laikā jau bija mašīnas un braukāja pa ielām. Šeit Latvijā un tūmā nekur, piemēram, nebija tādas mašīnas, ko mēs varētu kaut kur izīrēt. Tātad bija vienīgais variants būvēt. Tur es tev, Mārtiņ, šeit es tev piekrītu. Davai tad šito te pasūtam tam tur džekam. Tā varam? Protams, ka filmā, kur to visu vēl paspilgtina skaņa un šīs mašīnas izskatās diezgan draudīgas, taču tad, kad mēs viņas sagatavošanas periodā pētījām fotografijās un tā laika senajos kronikas materiālos, protams, ka tas viss izskatās ļoti smieklīgi un liekas tik dīvaini, ko gan cilvēks ir domējis būvējot šādus, liekas neparocīgas, neērtas, tādas kaujas laukā, tajā pirmā acu uzmetienā tādas mazspējīgas mašīnas. Taču, droši vien reālajos kaujas apstākļos savu nozīmi viņām ir bijusi, bet, to mums tā pārbaudīt šobrīd ir grūti. Taču filmā savu lomu viņi spēlē. Principā šīs 5 mašīnas no nulles tāpa 3 mēnešu laikā. Puiši ar fantastisku deksmi un aizrautību vienkārši, tiešām uztaisīja no vienas fotogrāfijas uztaisīja braucošu mašīnu. Tur ir ugunsdzēsējs. Ugunsdzēsēja mašīna, es pat nezinu, 2 vai 3 reizes, pusstundas laikā viņi bija jādabū no pilnīgi grausta, kur vai bumba uzkritus virsū līdz perfektai un atkal atpakaļ. Turp, šurp, pilnīgi līdz nejāgai, bet ko lai dara? Tas bija jādara. Visi virsū ar veselu brigādi profesionāli. Ar pinzelēm, rokām, lupatām, viss, kas iespējams, vienkārši smērē viņu, noskruvē riteņus, sagāž. Pēc brītiņa tie paši cilvēki skrien ar šļūtenēm, ar lupatiņām, viņi mazgā, lai viņi būtu atkal tīri.
2 dienu laikā mēs vienkārši pilsētu pārvērtām drupās. Izskaties gan šaušalīgi, un domāju, ka mūsu operators no krāna vienkārši vislabāk varēja novērtēt, cik viņi briesmīgi izskatījās. Man sirds nenosāpēja tad, kad es ieraudzīju, ka viss tika sagrauts. Ļoti jocīgi. Man ir tā, ja tas ir uzfilmēts, tad tā kā teikt jau, tas ir man vēderā, jeb šeit. Man nemaz. Man galvenais bija, lai kadrs būtu labāk, jo strādājot televīzijas iemācies viena lieta, ka galvenā lomā ir skatītājs. Un skatītājiem tajā brīdī bija jāizjūt, un arī tā bedre. Bedre, jā. Bedre, tas bija vienreiz. Nē, bet bedre, es varbūt... Tik ilgi būvēt un viss sačakarēt vienā mirklī. Patiesībā tas jau bija uz filmēšanas perioda beigām. Man bija ļoti stipri viss apnicis un gribējās kaut ātrāk tas viss izbeigtos. Nē, gluži tā, kaut ātrāk tas viss izbeigtos. Un pēkšņi Aigars parādās, domādams par nākošo filmēšanas dienu, atnāk pie mums un saka tā, principā šitien te es izdomāju, te būs tagad tā, te vajag beigo bedri pilsētas vidū. Mums taču viss pārējais ir atfilmēts, rokam bedri, bet tāda ritīgi, tā, kaut kāds, 5 metru dziļumā. Likās, ko tu, kāpēc, liecies tak tu miera. Bet patiesībā diezgan spēcīga spilgta epizoda rezultātā. Un tā ir tāda tiešām vienkārši improvizācija īsā laika posmā. Mākslinieka darbs faktiski tāds, kā lai pasaka, šī filma, man liekas, ir tāds piemineklis mākslinieka darbam. Man ļoti palīdzēja, protams, vizuālais izskats. Man tas bija kā glābiņš, jo es pilnīgi to tā kā ādu uzvilku. Viss kaut kā notiek tā automātiski, ja? Es biju tā kā tādā savā ādā, un man tas ļoti palīdzēja. Командир, вроде приехали. Kā aktierim tā ir ļoti pateicīga loma. Es viņu kaut kādā ziņā, es nezinu, kāpēc es viņu uztvēru kā tādu traģisku personu. Man viņš uzreiz kaut kā tāds, nevis tas pirmais, kas parasti tur uzdzīvotājs un avantūrists, ja, bet man tas salikumā kaut kā, tur ir vieta fantāzijai. Karavīri pie vārtiem, lūdzu. Visi savas vietās. Ej mazliet mierīgāk, uzej augšā, pieliec punktu, esmu ieradies. Bermons, Rietumkrievijas armijas virspavēlnieks Pāvels Bermons. Izmēģinām tagad vienīgi pa kārtai, bet tādā, neizpumpējot. Augšas piegriezt. Augšas nevar piegriezt. Jā, manīgo. Tomēr visu kompāniju sasniedzam iepriekšējo.
Mēs aizbraucām uz Ādažu poligonu, tas ir uz Kadagu. Jānis Reinis līdz paņēma peldbiks, tā teikt, krustvārdu mīklas. Es paņēmu pāris grāmatas līdzi, es domāju, pavēros, kā tie zaldāti tur skraida. Skaitām paši! Es saku, man no Ādažiem galveno, kas man palicis atmiņā, tas, ka tu šitā skrien, šitāda bilde visu laiku. Es tev nevaru aprakstīt, kāds tas keiks izskatījās. Bet kur tu var tā noķēzīties? Tu esi nošvalējies, keika, nav. Tev rekutēsim acis bišķi. Spēcīgie lauku čaļi, vienkārši viņam tur nosauc uzvārdu, viņš uzreiz tā atbildi spēcīgi, pārsvarā dialektos atbild tie čaļi. Un, protams, vienāk tur ķesteris, tā kā ļoti nopietnu Reinis, kurš kaut kas poētisks pat tur skan. Tas, protams, bija komiski un vienlaikus arī tik neiespējami. Tu jau no rīta noskrien tos 5 kilometrus, ka tu esi jau tur uzpumpējies un izpumpējies, un pirms 8 aiziet brokastīs, paēd brokastis, uniformā ietērpies, un tu jūti, ka te jau esi pārguris līdz nāvei. Džekus satiec naktī, kaut kur pirms gulēšanas. Bet, tu saproti, tas peldbiks kļūst vienkārši smieklīgs. Sarunas par mākslu neiespēja. Un tas arī bija tas, kas faktiski mūs kaut kā satuvināja. Tas pilnīgākais izmisums. Manu lielu pēdu vasaru. Šitā es arī mājās darīšu tagad. Pirms atnāc uz svinībām, kaut kur no Kilmas tirdzniecības Latvijas Rīgas sardzes. Pārbaudām ieroci. Kā mēs saugām ar ieročiem? Tas bija tas, ka tev nedēļas laikā padara par īstu karavīru, un tu saproti, ka tu to, kas tev ir rokās, tu viņu ne pie kāda, visļaunākajā murgā neatdos. Tev vienkārši ir tā saudzes tas viss. Un pēc tam mēs aizbraucām uz filmēšanas laukumu, mums iedod to pagalu, to koku pagalīti ar to cauruli piestiprināto. Un es saprotu, ka man ir absolūti tāda pati attieksme pret ieroci arī uz laukumu, uz filmēšanas laukumu. Priekš filmas tas ļoti, ļoti noderēja. Kaut vai tīri, tīri psiholoģiskā ziņā, jo mainās jau kaut kāda arī psiholoģiskā uztvere. Arī tas, ka cilvēkam ir ierocis rokā, tā jau ir pilnīgi, tā ir cita domāšana. Pauli, palīdzi! Tikai neguli, nemiec! Acis nevar ciet sirdī! Ar mani ir cauri! Mēs esam lepni par to, ka mēs neizgāzāmies. Kaut gan no sākuma uz mums ļoti skeptiski skatījās tādi, aktieri. Ko viņi tur sūdu var izdarīt, ja? Un beigās tu jūti, ka tas izbrīns ar katru dienu ar vien lielāks, kas pārvēršās arī tādā, var teikt, arī cieņā. Ko es? Man ir ģimene. Man jāgādā, ka viņi tiek drošībā. Tu esi pilnīgi nenormāls. Tagad vai nekad. Kara laukā jums Latvijas dēli jārada tautas nākotne un slava. Brāļi, stunda ir situsi. Kas tic, tas uzvar. Tā ticība nākotnē, tas ir kaut kas tāds, ko mūs aplipina Mārtiņš. Ir atļauts formēt latviešu strēlnieku bataljonus. Tā kā savā armija? Viņam tā ticības pakāpe ir milzīgi augsta. Viņš ir arī vadoņa tips, cīnītāja tips, arī harizmātisks cilvēks. Un, protams, ka mēs visi čaļi viņam noticam. Ir patriotisks teksts, un teikt viņu patriotiski, tas nozīmē to tekstu vienkārši momentā nogalināt.
Bet, ja to saka absolūti apjēgti un to saka pieaudzis vīrietis, tad tas iegūst spēku, un to darīja Mārtiņš. Mums ir sava valsts. Vai tad tas nav tas, par ko mēs visu laiku esam sapņojuši? Kaut gan grūti tam ticēt, atliek vienīgi aizbraukt prom, neskatīties viņam acīs, nebūt klāt tajā situācijā, lai sāk domāt, ka paga, stop. Tas nevar būt, vienkārši tas nevar notikt. Nekad tā, nevienā gadsimtā nav bijis, nevar tāda maziņa valsts eksistēt. Tas bija naivi, ticēt Latvijas iespējām. Rīga padosies. Mārtiņš nepadosies. Un es skatījos kinoteātrī. Mani pārņēma ļoti patriotiskas jūtas, un es nedomāju, ka tas ir pa Latviju. Es domāju, vienā vārdā sakot, tas ir par Mārtiņu manī. Tādi ideālisti, kā viņus sauc, ideālisti idioti, vienmēr ir vajadzīgi. Jo viņiem kaut kādās ekstrēmās situācijās cilvēki tic vairāk nekā pragmatiķiem. Nē, tas nenotiks. Mēs cīnīsimies. Reinis, es nevaru atdalīt Mārtiņu no Reiņa vairs. Viņi ir tā kā, Mārtiņš ir Reinis un otrādi. Un tad, kad Grauba man pačukstēja, ka viņš ir izvēlējies Jāni Reini šai lomai, es tā kā iespiedzos, tāpēc, ka es nevaru iedomāties Latvijā otru aktieri, kurš ideālāk atbilstu pēc savas būtības. Un tieši pēc būtības, tāpēc, ka tādu smukulīšu mums ir daudz, bet, teiksim, kas pēc būtības iemiesotu sevī to vientuļā vilka krampi un to sastrādātās rokas skarboto skatienu, Reinis ir vienīgais. Es nezinu savas potences vēl, es visu dzīvoju un pats par sevi brīnos. Par Mārtiņu es nebrīnos, es redzu, ka tur ir izkristalizējies cilvēks ar savu domāšanu. Es tik domāju, ka man arī ir uz ko tiekties, ja es skatos uz Mārtiņu, jā, kaut es redzu, kāds viņš ir. Elza ir sieviete, kura mīl, un patiesībā ar to ir pateikts ļoti daudz. Elza mīl Mārtiņu, bet tajā pat laikā šīs šaubas arī ir ļoti lielas, jo viņš ir tas nemiera gars. Viņam nekad mājas nebūs pilnīgi viss. Bet kā tad mūsu kāzas? Elza, man jāiet. Elza ir vīrieša domāšanas tāds produkts, zināmā mērā. Elza ir tēls, kādu vīrietis iztēlojās, kas nešauboties atlaiž karot, pārliecinoši sagaida atpakaļ, ja pašaubās, tad tikai mazliet, dodās projām, bet atkal atgriežās un iztur visus tālākos pārbaudījumus līdz laimīgai uzvarai. Varbūt es viņu vairs nemīlu. Es viņu vairs negaidu. Tomēr nē. Es viņu gaidu. Esmu gatava gaidīt. Balss, kas visu laiku filmā skan, tā kurā Elza ir tāda stipra un mīloša un pilnīgi tīra, tā jau ir tāda viņas dziļākā iekšējā balss, un tāda, kurā viņa jau visam tam ir izgājusi cauri un viņa pieņem. Bet, lai līdz tam nonāktu, viņai, es domāju, kā jebkurai sievietei, ir bijis kaut kāds ceļš jānoiet. Es te tik ļoti gaidīju. Es esmu šeit, mīļā. Aigars, laikam, bija, izdomājot šo epizodu, bija pilnīgi pārliecināts, ka mēs ar Jānu esam visbrīnišķīgākie dejotāji. Bet tad mēs sanācām kopā, izrādījās, ka varbūt tā gluži īsti nav.
Tas ir viņš. Mans bērnības draugs. Manam vecamtēvam bija vārds Jēkabs. Un tāpēc Jēkabs, tāpēc Ješka. Ješka. Un uzvārds, es gribēju sākumā Cīrulis, kā manam vecamtēvam, bet kaut kā tas Ronis likās kaut kā piemērotāk, kaut kā īsāk. No, mierīgi. Mierīgi. Jēkabs Ronis. Nodarbošanās? Strādnieks. Tas, ka Artūrs bija Londonā, nevis Ādažos, tas, protams, ir Ješka labi. Jā, bet viņš tāds ar līferētājs. Principā tas ļoti piestāv viņa tēlam, teiksim. Tas mazliet tāds uzdzīvotāja tips. Kad mēs satikāmies filmēšanas laukumā, es biju spiests uzklausīt dažādus padomus un kāds es esmu salāts viņu klātbūtnē, ka es nezinu, kā ierocis jātur. Smēķē tā pagalīte ar to saucamais ierocis kaut kur mētājās. Pilnīgi tik ārprātīgi attieksme. Es saprotu to, ka ja viņš būtu Mārtiņš, tad tā filma izgāstos. Paldies Dievam, ka viņš ir Ješka. Ješka, ko tu dari? Stulbenis. Pats stulbenis. Viņš arī pārsvarā tur tajā lomā ir tāds viegli sašvilājis un neviens viņu īsti nopietni neņem. Paradīze, Mārtiņa, meitenes. Tu neticēsi. Un ja instruments kārtībā. Ješka. Patīk man tas Ješka kā čoms, bet brīžiem tā viņa tā aktivitāte man ir pa daudz. Paulim tas ir pa daudz. Vajag tomēr kaut kā ievērot zināmas robežas. Ko tu izdarīji? Es tev prasu, ko tu izdarīji? Ko es izdarīju? Nē, ko tu izdarīji? Tu visu sačakarēji. Un Ješkā ir liela daļa tādas lielas neatkarības. Viņu nevar piesavināties, viņu nevar ar varu piesaistīt. Es domāju, tāpat kā Justīna ir ļoti neatkarīga un brīva, tāds pats ir Ješka, un laikam tas ir tas svarīgākais, kādēļ viņu attiecības ir tik brīvas un tai pašā laikā, es domāju, ka arī kaislīgas. Un vispār beidz man izspiegot, jā? Jā, briesmīgi, tu man esi vajadzīgs. Atdod man atslēgu. Kādu atslēgu? Kādu atslēgu? No bāra. Vārds, uzvārds, pāraksts. Būsi manā rotā. Saņemt ieroci. Arnolds ir tāds mūsu nacionālās armijas lepnums. Kuram viss ir pilnīgi skaidrs. Tam var būt tur karš, ne karš, viņam visi pa plauktiem. Es viņam esmu tā meklējis arī prototipu, teiksim, šodienas apstākļos. Un nevelti mēs kādreiz ar džekiem vienojāmies, ka tas tā ir, ka tur varētu būt tas Ziedonis Ločmēls, kas mums bija, tā teikt, virsvadītājs Ādažu poligonā. Man likās tāds īstais džeks, kam patīk arī karot. Viņš to labi māk. Jā, vēl iemesls. Rotā! Uz priekšu! Tā ložmetēja uguns, kas viņus sagaidīja pretējā krastā reāli, toreiz tā grieza cilvēkus vienkārši. Viņus mala mazos gaļas gabaliņos. Un Arnoldam, kurš skrēja pa priekšu, viņš noteikti aizgāja bojā. Mums ir laimīgās beigas. Laimīgās tāpēc, ka galu galā, citreiz jau arī kāds eņģelis tevi iznes uz savām rokām. Un tās lodes pabīd malā. Un citreiz jau arī tu pats nesaproti, kāpēc tā notiek, bet tev pa labi, pa kreisi krīt, bet tu esi dzīvs. Dzimis komandieris. Komandieris, kurš var pateikt brīvprātīgiem čaļiem, kas ir strādnieki, studenti, ka
lielākā daļa no jums neatgriezīsies. Tiklīdz mēs iziesim uz tiltā, atpakaļ ceļa nebūs. Man bija svarīgākās tās acis, ko es redzēju šajā kadrā. Viņas uzrunāja, man tās acis liecināja par to, ka Džekiem ir strjoms, jā. Es saprotu, par ko ir stāsts. Tāds to aizkustinoši katrā ziņā, ļoti emocionāls mirklis. Teiksim, jā, kad es skatījos filmas pirmsrādē, tur arī ķesterim bimba pavilka, teiksim. Līdz tam es grūti jau skatīties gan sevi, gan savējos, un tur ir daudz tādu blokus momentu, kāpēc tu tā nevari tā atbrīvoties. Vienalga mēs jau dublējām gan šo filmu un tā tālāk, šo to mēs bijām redzējuši jau no tā visa. Bet tomēr tāda neveiklības sajūta, bet tur es aizmirsu, jā. Tur es pēkšņi aizmirsu, tur es pieslēdzos 100%. Labi, tā, šeit malās. Jāsaka, mums visiem tiem draugiem bija tādas izšķirošas lomas, katram Rīgas glābšanas plāns, katram savs varētu teikt. Un arī manējais. Protams, scenārijs ir tāds, vai situācija ir tāda, ka viens bez otra tur nekādīgi nevar. Un manas prasmes bija tās artilērista prasmes, un īstajā brīdī, protams, es tomēr esmu klāt. Es jau zināju, ka jūs šita bez manis galā netiksiet. Pauls ir mērķtiecīgs. Pauls ir cilvēks, kurš sakostiem zobiem tomēr ir nospraudis kaut kādu virzienu savā dzīvē. Šprotes. Zini, kas tas ir? Kūpināta reņģīte, eļļu virsū, buņģu. Viņam šķiet, ka tā vajadzētu arī rīkoties visiem. Vienalga, ja tu esi mūziķis, tad dari kaut ko, bet tā ir savā laukā. Bet no Jaškas viņš redz vienkārši tādu vazāšanos apkārt un visiem uz nerviem krišanu, visu laiku pālī viņš tur atrodas, nepārtraukt dažādās vietās. Tas viņam nepatīk. Tā, gatavs. Liežam pēc manas komandās! Mums bija izgatavoti brīnišķīgi lielgabali, bet viņi bija kartoni. Ne kartoni, bet finieru lielgabali. Ar koka bumbām, kuras tu it kā smagas ieliec. Bet es pataustīju un pasvārstīju rokās, kā ar muzejā, cik svar īsts. Un es tādu saprotu, ka man ar tādu tur sarkanu seju, tad ir tas lādiņš jāņem un jāstum iekšā, lai būtu pārliecība, ka viņš tiešām smags ir. Un tad bija vairāki mehānismi. Viens bija, ka dūmi nāk no šejienes, viens, ka no turienes, viens, ka tur sprākst kaut kas. Tas viss bija tik sarežģīti. Nedrīkst aizmirst tur nekādu notikumu secību, kaut gan aizmirsu gan. Tur ir tāda liela koka vāle, ar ko viņi iebāž iekšā. Un to koka vāli es tajā lielajā šaufelē, kurā liek iekšā tos lādiņus, es viņu aizmirsu. Un, manuprāt, filmā viņa ir redzama. Puika! Ernest, tu esi tikpat stiprs kā agrāk? Nē. Kā sokās ugunsdzēsēju frontē? Ak, tu milzi! Ak, es milzis, bet papucīši nekur. Sīkais. Sīkais. Ernestam pašā pamatā vispār milzīga sirds daļa pieder Mārtiņam. Tāpēc, ka tas ir viņa vecākais brālis, tas ir, domās, viņš, protams, nav viņam brālis, bet viņi kopā ir auguši, un Mārtiņš uzskata Ernestu par savu audzēkni kaut kādā veidā. Tas ir cilvēks, kurš ir jāņem savā kaut kādā aizbildniecībā, un kuram nedrīkst ļaut darīt pāri. Un viņam ir tik nenormāli paveicies, ka viņam blakus ir Mārtiņš. Un tad sevišķi tā tēva nāve un viss, un vienkārši viņš caur Mārtiņu izskolojās. Bet tas, ko par to Cirvi, tas ir karš, tā ir tāda situācija. Tur, kā tev jāglābi, šī gadījumā Paulis tev ir jāglābi. Tas, ka tu zini, ka tas ir dzīves, reāls aktieris, kuram ir uzlikts, ja nemaldos, kaut kāds tāds spēcīgs plasmas, kaut kāda lieta, kas aizsedz mugurkaulu un tāds finieru klucis. Un es kaut kā viens dublis uzsitu un saku, nav, var redzēt, ka tu sabremzē pirms tam un tā tālāk. Tas finieris ir droši, tu ņem un sit. Es domāju, labi. Un tad es, man liekas, pārdzīvoju to pašu, ko Ernests. Vienkārši cilvēkam no visu spēku vienkārši iedot ar cirvi mugurā. Un tas cirvs arī paliek. Un tas čels kaut kā baigi īpatnēji tā.
izplājās. Mēs visu nakti bijām skrējuši pa sliedēm, nu tas, kur nav, ka tev jāskrien maziem solīšiem, vai arī tev mežģās kājas, vai kas, un jālec pāri kaut kādām sētām un tā tālāk, un pienāk kaut kādi pulksteins, teiksim, nosacīt runājot, 6:30. 6:30 no rīta, un saka, nu jums tagad šitā te karājoties būs jāiet pa to dzelzceļa tiltu. Un tajā mirklī, tu saproti, ka tu viss atslāpsti, ka tu saproti, ka nē, kā? Ka ir fiziskās un morālās rezerves bija izsmeltas 6 no rīta. Tie stieņi ir augsti, un pie kaut kāda otrā dubļa vienkārši saprot, ka aktieri to nekad neizdarīs. Man godvārds, man patika tur līdz zem tām trepēm. Man padod tik vēl līdz zem trepēm, jo atšķirībā no kājām rokas man nesāpēja. Un karāties šitā te un pāriet vienkārši ting pa trepēm, es varētu labu gabalu. Un ar šo filmu man ir tikai viens stāsts saistīts, kas man laikam paliks. Un tagad visiem draugiem, tur vēl man savi draugi, ir pirmizrāde, mēs jau ejam. Un es saku, jūs tikai mēģiniet skatieties uzmanīgi to filmu. Lūdzu, skatieties, tāpēc, ka es tur esmu tik daudz. Manis tur būs ļoti, ļoti maz. Es tagad nosēstos un sāku skatīties. Nav, ir. Pēc tam, nav, ir, un vēl. Un beigās man saka, ko tu teici? Tev taču ir otrā galvenā sieviešu loma iznākusi. Ja, un tas nozīmē, ka faktiski visi kadri gandrīz, ko es kā šīs mazās epizodītes nofilmēju, visi ir iegājuši filmā. Ja? Un, protams, ka tas man ir milzīgs gandarījums, un tā kā es varu pateikt tikai paldies Graubam, ka viņš, tā teikt, no mazas lomiņas ir uztaisījis man lomu. Kāpēc tev ir jāiet? Tu taču esi muzikants. Kāds es sūdu muzikants? Parazīts es esmu. Man bija kaut kas tāds nebijis un nepieredzēts tā filmēšanās uz tā elektrozaļā fona. Tas, ka tu saproti, ka tu tiešām esi kaut kādas lielas ieceres sastāvdaļa. Braucam! Uz priekšu! Braucam! Pirmglīdā! Un tev ir jābaidās no rīta līdz vakaram, un tev vienkārši sakot, tur būs tas sprādziens, tur aiz muguras ir tā vācu mašīna, un tad tev jāskatās vienu brīdi tur, tad tur, bet tur nekā nav. Visi atpakaļ! Augusur! Atpakaļ uz mašīnu! Atpakaļ! Dod iekšā! Lic! Tur bija tā nemitīgā baidīšanās un beigšana no vāciešiem, kur to digitālo efektu dēļ nav saprotams, kurā virzienā viņi ir, un katru reizi ir jāsaprot, un tad domas dalās, vai tad tie vācieši parādās no labās puses vai no kreisās puses, un kur vajadzētu skatīties, un cik lielam ir jābūt šim izbīlim, jo reāli nekāds sprādzienu un šāvienu nav. Uzmanību pa labu vācieši! Sprākst! Tikai no komandām. Aigars izdomāja, ka mēs neesam pietiekami nobijušies no vāciešiem, un tad mēs skraidījām pa tiltu, lai dabūtu šo emocionālo pacēlu. Tā kā liela klase ar bērniem, kuriem ir baigi forši būt kopā, bet īpaši mācīties negribās. Elzo, es mīlu tevi! Es atgriezīšos! Es tev to apsolu! Aigars Grauba ir, otru tik optimistisku cilvēku vēl vajag pameklēt. Neiespējami humora izjūta, kas, man liekas, pat līķi spēj sasmīdināt. Aigara talants ir tajā, ka viņš ļoti labi jūt patiesību, kāda strāvo no kadra vai kāda nāk no aktieriem. Un viņš reizēm ir tāds knīpstanga, kamēr viņš nedabūs to, ko viņš grib. Viņš ņemsies, kamēr viņš no aktieriem to dabūs ārā. Viņš nav ciniķis. Viņa visas šīs lielās tēmas
draudzība, mīlestība, dzimtenes mīlestība. Viņam tās ir tādas ļoti personiskas. Viņš tiešām neatļausies un neatļaujas par to paņirgāties. Tas ir viņa tāds ļoti personiska pārliecība. Grauba ir viens no tiem džekiem, no tās Pārdaugavas.